Un beidzot arī līdz brokastīm mēs esam tikuši. Tur tā putriņa. Nu, ne visai man garšoja. Jā, šitās bietas ir. Bietas bija labas un te bija sieras. Jā. Kopumā brokastis ļoti garšīgas, man garšoja. Un esmu ļoti labi paēdis. Tālāk dienas kārtībā mums ir šodien plānots rengens plaušām. Ja viss ir labi un nav ūdens tur vairs, tad man izņems pēdējo trubuņu, cauruli. Kā viņu sauc? Drene? Drene. Jā. Ultrasonogrāfija aknai un treniņš arī ten šodien paredzēts. Viss notiek. Nu, lūk. Vēl pat nav 10 no rīta, kad jau es biju uz pirmajām 2 pārbaudēm, kuras patiesībā es pieļauju, ka būs. Tās pārbaudas būs arī visu laiku. Nu, šitās 2. Tātad sonogrāfija un rengens plaušām. Plaušās vēl ir pavisam nedaudz šķidrums palicis, ka es drīz varētu no tās pēdējās trubas jau tikt atbrīvots no tās drenes. Un sonogrāfijā man teica, ka caur galveno artēriju, caur aknām minūtē tiek izfiltrēti 4 litri asiņu, kur es prasīju, vai tas ir labi. Viņa teica, ka tas ir ļoti labi, ka viss strādā. Jā. Jā, это координация. Pusdienas jau ir aiz muguras. Kačeti. Diena turpinās. Bija treniņš ar jauno fizioterapeitu, jo es esmu tagad jau nodaļā, ķirurģijas nodaļā. Esmu prom no intensīvās terapijas nodaļas, un šeit ir cits fizioterapeits. Tātad bija treniņš, jā. Ļoti labs treniņš, starp citu, ļoti patika. Jūtos arvien labāk, stiprāk. Daudz vairāk spēka ir, ka, nu jā. Ķirurgs arī redzēja rētu, un teica, ka krasīvā, ja mēs sazināmies ar viņu krievu valodā, par cik mamma šeit arī ir, tad, lai man nebūtu jārunā angļu valodā, un tad kādam citam vēl krievu valodā, par cik mēs abi divi saprotam krievu valodu un zinām, tad saziņa notiek krieviski. Jā, tas arī ir. Pusdienas bija ļoti garšīgas, tiešām ļoti garšīgas. Un arī man izņēma drenu ārā. To trubiņu no plaušām. Sākam jau nedaudz tā kā pierast pie visas šīs visa šī ietvara, kas šeit ir, ko šeit piedāvā. Sākam iekārtoties, jo šī ir vispār tikai, teiksim, tāda otrā, vispār pirmā pilnā diena, kad no rīta, un tagad līdz vakaram es jau esmu palātā, un tad jau esam tā kā vairāk vai mazāk jau iekārtojušies, un arī es biju pie galda jau ēdu pusdienas un vakariņas, kur vakar vēl es, tepat gultā piecēlos sēdus un to darīju, un arī jūtu, ka pats runājot, tagad es varu daudz skaļāk runāt, balss kļūst, teiksim tā, plaušās ir atkal gana daudz skābeklis, gaiss, un es varu, tagad sāk atgriezties man īstā balss, es domāju, un vēl paies kāds brītiņš, vēl tur pavisam minimāli nedaudz ir palicis kaut kāds šķidrums, no kura mēs visticamāk pa brīvdienām paļu mēs tiksim vaļā, un viss būs baigi forši, un katru dienu, tiešām ar katru dienu jūtos arvien labāk. Tas priecē, iepriecina,
Es saku, baigi forši īstenībā. Īslaicīgas nevērtības, paliekošas vērtības. Nu, pamēģināšu man jaunu antibiotiku iedeva. Tādā špricītē. Mutē špricējamais. Jā. Nebija baigi garšīgais īstenībā. Bet, nu, ko vajag, to vajag. Nu, ko, tas bija par šodienu. Tad, nu, gaidīsim, ko rītdien atkal nesīšu. No tā visiem lieliskajiem.